Sveiki, skatītāji! Šodien es jums parādīšu, kā izveidot nelielu celaini. Kas ir celošana? Tā ir sena tehnika, ko izmantoja jau pirms 1000 gadiem arī senie lībieši. Senie lībieši celu tehnikā darināja gan jostas, kādu jūs varat redzēt arī šeit man mugurā, gan arī nelielas prievītes, ko sēja pie dažādām apģērba detaļām. Un šodien es parādīšu, kā izveidot nelielu grāmatzīmes lieluma celaini. Celainīte, ko mēs gatavosim, izskatīsies līdzīga šai, bet būs nedaudz šaurāka. Tieši šādas celainas ir atrastas arī šeit Turaidas baznīcas kalnā, un ir bijušas maliņas kādai graznai villainei. Lai šādu celaini izveidotu, ir nepieciešamas vairākas lietas. Pirmām kārtām diegs. Šai celainei ir 2 krāsu diegi – zils un sarkans. Ieteicami ir smalki vilnas diegi. Tie ir jāsagriež aptuveni 60 cm garos vienādos pavedienos. Šai celainei būs vajadzīgi 16 pavedieni, 8 zili un 8 sarkani. Kad tos esam sagriezuši, varam droši salikt kopā un ar mezgliņu sasiet, lai tie nesajūg. Celošana saucas tādā vārdā dēļ celu dēlīšiem. Tie izskatās aptuveni šādi, un tos grozot mēs iegūsim rakstu. Celu dēlīši var būt veidoti no ļoti dažādiem materiāliem. Šodien es izmantošu šādus, bet ja jūs mājās mēģināt šādus pagatavot, jūs tos varat izgatavot arī no koka, gan biezāka, gan plānāka, gan arī no vecām bankas kartēm vai no kādiem plasmasas vāciņiem. Galvenais, lai materiāls ir stingrs un izturīgs un viegli nelokās. Un ar parastu caurumduri stūros vajag izdurt 4 caurumiņus. Būtiski ir, lai celi būtu numurēti. Kā jūs redzat, šeit man ir cels numur 1 vai numur 2. Katram celam ir savs kārtas skaitlis, kā arī katram stūrītim ir jābūt savam kārtas skaitlim. Šeit man ir nelielas pumpiņas, bet tiem, kas veido šādus celus mājās, es iesaku uzrakstīt skaidri, lai nesajūg 1., 2., 3., 4. caurumiņš uz apli. Caur šiem caurumiņiem mēs vīsim diegus. Kas vēl ir nepieciešams, lai izveidotu celaini, ir kāda neliela saiva, uz kuras ir satīts diegs. Arī šādu saivu var izveidot no kāda stingra materiāla, gan kartona, gan vecas bankas kartes. Un šajā gadījumā mēs ap to satinam lielā daudzumā šo pašu zilo diegu, ko izmantojām iepriekš. Vēl nepieciešama būtu arī liela drošības adata, kas saturēs mūsu darbu tad, kad mēs uz viņa nestrādājam. Arī kāds stingrs irbulītis, varbūt tikpat labi arī pildspalva, kāds zīmulis. Un arī vairākas aukliņas, ar kurām mēs šo darbu piestiprināsim gan ap sevi, gan ap kādu stingru vietu. Un galvenais šo darbu ir veikt pie kādas stabilas, nekustīgas virsmas, ap kuru var aptīt apkārt diegu. Šo darbu var veidot gan sēdot, gan stāvot. Celaine, ko mēs veidosim šodien, schēmā izskatās šādi. Un šeit jūs jau varat redzēt 2 krāsas, zilo un sārto. Lai saprastu, kā tiek veidota celaine no paša sākuma, ir jāsaprot, kā strādā šādas schēmas. Vertikālās rindas apzīmē celu skaitu. Tātad mums ir 1., 2., 3., 4. rinda, 4 celi, ko mēs šodien izmantosim darbā. Savukārt horizontālās rindas, kuras veidosies arī vēl uz augšu, tās ir darba gaitā veidojošās rindas. Tā kā mūsu celiem ir 4 caurumiņi, mums svarīgas šādā schēmā ir pirmās 4 vertikālās rindas, jo viņas parādīs, kā šajos 4 caurumiņos mums ir jāver diegi. Šāda schēma parāda gan diega krāsu, gan attiecīgo caurumiņu, attiecīgo celu un attiecīgo virzienu. Ko tas nozīmē? Diegi tiek vērti 2 virzienos, vai nu no labās puses uz kreiso,
vai no kreisās puses uz labo. Ar to apzīmē vai nu S vai Z vērpumu. Tāpat kā burtiem pašiem S vai Z, taisnā daļa iet no vienas puses uz otru, tas pats mums ir jāatcerās, skatoties uz šo schēmu. Celi pret mums nebūs vērsti plakaniski, bet gan šādā virzienā. Līdz ar to diegs ies no mūsu puses skatoties vai nu no labās uz kreiso, vai no kreisās uz labo pusi. Attiecīgi, ja mēs skatītos pēc šādas schēmas, tad šeit zem pirmā cela, pirmās 4 rindas parāda arī pirmos 4 caurumiņus. Tātad pirmajā celā mēs pirmajā caurumā vērpjam sarkanu diegu, otrajā sarkanu, trešajā zilu, ceturtajā zilu. Un tādā pašā veidā ir jāuzlūko arī pārējā schēma. Ļoti svarīgi ir, lai sākot darbu, mūsu celi nebūtu sajauktā secībā. Tie būtu gan secīgi no 1 līdz 4 sakārtoti, gan arī caurumiņi būtu vienādi, lai nesakristu, ka pirmais caurumiņš ir virs otrā vai kā citādāk. Tad, attiecīgi pēc šīs schēmas, mēs ņemam celus pēc kārtas un vērpjam tajos diegu. Šajā gadījumā pirmajā celā, pirmajā un otrajā caurumiņā iet sarkanais diegs, trešajā, ceturtajā ies zilais. Un visos gadījumos tie ies no kreisās puses uz labo pusi. Kad esam caur vienu celu visus 4 diegus izvēruši, mēs to noliekam malā. Un turpmāk visus savērtos celus mēs tieši tāpatās krāmējam kaudzītē virsū, tikai ievērojot citas krāsas vai citus virzienus. Otrajam celam tieši tāpat kā pirmajam ir jāver 2 sarkani pirmajā un otrajā caurumiņā, bet 2 zili trešajā un ceturtajā, taču virziens ir pretējs. No labās puses uz kreiso pusi. Turpinot darbu, paņemam trešo celi, taču šeit mums mainās vietām krāsas. Pirmajā un otrajā caurumiņā ies zilais diegs, savukārt trešajā un ceturtajā sarkans, bet virziens saglabājas tāds pats kā pirmajam celam. Mēs vērpjam pirmajā caurumā zilo diegu no kreisās puses uz labo un tieši tāpat arī otrajā caurumā. Savukārt sarkanos diegus mēs vērpjam tajā pašā virzienā, tikai trešajā un ceturtajā caurumā. Un beigās noliekam šo celu atpakaļ kaudzītē un drošības pēc pārbaudam, ka virzieni ir vienādi, ka cipari ir vienā virzienā, kā arī caurumiņi sakrīt un neesam šo secību sajaukuši. Ja šobrīd veidojas sajukums starp visiem diegiem, no tā nevajag nobīties, jo visi diegi pēc tam tiks sakārtoti. Šobrīd svarīgākais ir savērt diegus. Esam nonākuši pie pēdējā cela, kur tāpat kā iepriekšējā pirmajos 2 caurumiņos iet zilie diegi, savukārt šoreiz pretējā virzienā, no labās puses uz kreiso.
Un tieši tāpat mūsu pēdējie 2 neievērtie diegi, sarkanie, iet šajā pašā virzienā no kreisās puses uz labo, taču tie iet 3. un 4. caurumiņā. Noliekot visus diegus kaudzītē, atkal ir vērts pārbaudīt, ka gan caurumiņu numuri sakrīt, gan celi joprojām ir augošā secībā. Lai viss tas, ko mēs šeit esam savēruši, neizjuktu, un mēs varētu šos spurainos diegus sakārtot, ar drošības adatu caur vienu caurumiņu ir ieteicams šos celus savienot kopā. Dažkārt var šai adatā ieķerties diegi šeit pa vidu. Tādā gadījumā tos nebūs ērti izkustināt pēc tam. Tāpēc no tā es iesaku uzmanīties. Pēc tam ir svarīgi, lai visi šie diegi, kas te ir savērti, būtu taisni un būtu nostiepti. Tāpēc ir nepieciešams tos ne tikai caur katru celu mazlietiņu paķemmēt, bet arī sakārtot vienādos garumos. Es ieteiktu caur katru celu izķemmēt diegus ar saviem pirkstiem vai arī ar kādu ļoti platu ķemmi, it īpaši, ja ir rasnāki diegi, un mēģināt tos savilkt vienāda garuma. Un panāk, ka tie šajā galā, kurā mēs esam savēruši, nesapiņķerējas. Kad esam šos brīvos diegus, kurus tikko izvērām caur celiem, salikuši kopā aptuveni vienādos garumos, tad visus diegus satveram kopā nelielā mezglā. Necenšamies mezglu izveidot pārāk tālu uz diegiem, bet pašā galiņā. Tagad jau šis darbs ir daudz nostieptāks, un visā procesā būs svarīgi, lai mums diegi ir nostiepti un nevienā brīdī nav brīvi. Bet no tā, ka esam izvēruši caur celiem un vienā pusē saķemmējuši šos diegus, tie ir sapiņķerējušies otrā pusē. Nevajag baidīties, ja šie celi kādā brīdī pašļūk un staigā, drošības adata tos turēs vietā. Lai būtu ērtāk, es ieteiktu paņemt nelielu aukliņu, izvērt to caur tikko uztaisīto celu, aptuveni kaut kur brīvi pa vidu, uzsiet nelielu mezglu, lai šis diegs nestaigā, un apstiet šo auklu ap nekustīgu virsmu. Piestiprinot šādas celainas, nekad nevajag siet mezglus, jo tie vienmēr būs jātaisa vaļā. Un mezglu atvērt ir grūtāk nekā būtu atvērt parastu pušķi. Tagad mēs taisīsim vaļā otra gala mezglu, lai varam izķemmēt šos diegus. Arī šādus mezglus nevajag taisīt pārāk stingri, bet tā, lai mēs varam attaisīt. Un ar pirkstiem vienkārši izķemmējam, lai diegi nebūtu pārāk sapiņķerējušies savā starpā. Šobrīd mēs strādājam patiesībā ar darba pretējo galu, un šeit ir būtiski, lai diegi būtu nostiepti. Mēs celus bīdīsim pa diegiem augšup lejup, bet lai celainē nerastos kādas neglītas vietas, ir nepārtraukti nepieciešams, lai diegi ir nostiepti. Tāpēc šajā posmā ir svarīgi diegus jau nostiept caur celiem, lai nerastos kādi brīvi diegi. Šis būs celainas pretējais gals. To mēs vairākas reizes taisīsim vaļā, tāpēc to ir nepieciešams izveidot tā, lai ir viegli attaisīt. Diegus pāršķir divās daļās un aptin ap kādu irbulīti, pildspalvu vai zīmuli. To var darīt brīvi, kā pašam liekas ērtāk. Šis būs mūsu stabilais
tāds virziena noturētājs pašai celainei. Lai nostiprinātu šos diegus ap šo adatu, vajag paņemt nelielu aukliņu vai diedziņu un piesiet. Tas ir domāts tam, lai diegi kādā brīdī nenošļūktu un neatrotītos no tā, ko tagad esam šeit sasējuši. Atgādinājums, joprojām sienam pušķus, nesienam mezglus, jo šīs vietas būs jāvar attaisīt vaļā vēlāk. Tad ap šo pašu irbulīti mēs apsienam vēl vienu auklu. Un šī būs aukla, kas tiks sieta ap stabu. No sākuma to ir nepieciešams piesiet pie paša irbulīša. Un pēc tam mēs to ceļam projām no sevis un apsienam ap nekustīgo virsmu. Bet tagad mēs taisam vaļā pretējo galu. Un šis būs mūsu darba gals. Šos striķus, kas šeit ir, mēs nostiepjam, pārbaudam, ka mūsu konstrukcija ir stabila un mēs to varam nostiept, bet šo striķi, kas pirms tam bija ap stabu, mēs sienam sev ap vidukli. Un mēs paši varam iet tuvāk vai tālāk, tādējādi regulējot spriegumu uz diegiem. Galvenais pārliecināties, lai esam nospriegojušies kārtīgi un mums nekas nevienā brīdī, vienā vai otrā galā nevar izjukt un atsieties. Gadījumā, ja kādi diegi ap šo adatu ir aptinušies, tad adatu var izņemt un celus sakārtot, jo projām mums ir tā pati secība, celi ir augošā secībā un to caurumiņi ir vienādi. Arī bez drošības adatas, ja esam kārtīgi nostiepuši šos diegus, tie celi stāvēs un neizjuks. Bet, kad nestrādājam ar darbu, es ieteiktu to adatu tomēr ielikt, neizdarot to cauri diegiem, un tādā veidā pēc adatas, lai kā šie celi staigātu, mēs vienmēr varēsim atrast savu sākuma pozīciju. Un tagad mēs esam gatavi sākt pašu celošanas darbu. Mēs ņemam mūsu saivu ar zilo diegu un varam to cauri šim šķīrumam, kas izveidojas caur celiem. Diegs var palikt mazliet garāks šeit pat galā, bet ja ir bail, ka tas izkritīs, to var arī piesiet vai nu ap šo mezglu, vai ap šo striķi, kas iet man ap vidukli. Diegu no saivas droši iztinam garāku, un turpmāk šī saiva nepārtraukti ceļos caur šo šķīrienu vienā otrā virzienā, bet starp šķīrieniem mēs grozīsim celus. Lai strādātu, mēs adatu noņemam, un viss darbs turpmāk virzīsies vienā ritmā. Šos celus mēs visus kopā satveram ar abām plaukstām un griežam par 1/4 šādā virzienā. Lai izveidotos jauns šķīriens starp diegiem, droši var celus pakustināt un tad ar pirkstu atšķirt diegus. Es izvēru saivu ar diegu vienā pusē, tagad caur šķīrienu es to daru otrā pusē. Mazlietiņ piestiepjot diegu, lai tas būtu stingrs. Atkal ņemu celus un pagriežu tos par 1/4. Diegi atkal mainīsies, nošķirsies. Saivu izveram cauri, piestiepjam diegu un, ja ir izveidota saiva no plakana materiāla, ar to var arī mazliet piesist šo diedziņu, kuru esam izvēruši cauri, lai tas būtu stingri iekšā pinumā.
Un darbu turpinam tieši tādā pašā gaitā, pagriežot celus par 1/4 virzienā uz sevi, izvarot diegu, mazliet to piebīdot un piestiepjot. Un darbs turpinās šādā gaitā. Celošanas laikā ne tikai tiek griezti celi, bet šie celi griež arī pašus diegus. Vienlaikus šie diegi savērpjās gan mūsu pinumā, gan aiz pašiem celiem. Jau šeit var lēnām redzēt, kā diegi pretstatā griežās. Atkarībā no pieredzes līmeņa un iemaņām šāda garuma pīnītes izgatavošanai ir nepieciešams laiks no 20 minūtēm līdz varbūt 1 stundai. Atkarībā no tā, cik veikli izdodās to darīt. Visbiežākās kļūdas, kas tiek pieļautas šādu darbu veicot, aizmirstās virziens, kādā saiva iet. Te ir jāiet turpu šurpu caur šķīrumu visu laiku. Nevienā brīdī tā nedrīkst iet apkārt kādā virzienā. Kā arī jāatceras, ka ja celus griežam vienā virzienā, tad griežam tos vienā virzienā visu laiku. Vai nu uz sevi, kā es to daru šajā gadījumā, vai ja esam kļūdas pēc sākuši griezt prom no sevis, tad ir jāturpina griezt projām no sevis. Tas neko nemainīs, darbs tikai izveidosies spoguļu skatā. Bet arī tagad pretējā pusē šī pīnīte veidosies spoguļu skatā. Jāatceras arī ir pagriezt tikai par 1/4, nevis 2 vai 3. Un ja rodas šaubas vai rodas kādas kļūdas rakstā, tad vienmēr ir jāpārbauda celu kārtība. Var gadīties arī tā, ka celi savā starpā samainās vietām, vai arī mēs esam nejauši pagriezuši vienu vai vairākus celus vairāk par 1/4. Ja esam pieļāvuši kļūdu, tad to var izlabot darbu mazliet izjaucot. Ja šajā gadījumā, lai darbu veiktu uz priekšu, es celus griežu pret sevi, ja es pieļautu kļūdu un gribētu to izlabot, tad es varu celus pagriezt projām no sevis. Un šis process darbiņu atrotīs atpakaļ. Un šeit jau mēs palēnām varam ieraudzīt, kā veidojas neliela prievīte no 4 celiem un smalkiem vilnas diegiem. Tieši šāda prievīte ar 4 celiem ir rotājusi kādu villaini, kas ir bijusi valkāta aptuveni 11. un 13. gadsimtā šeit pat Turaidā. Vienā brīdī veicot šo darbu, jo vairāk mēs viņu strādājam pie sevis un grozam šos celus, jo vairāk šie celi sagriež arī diegus aiz sevis. Un vienā brīdī vairs nebūs iespējami neatbīdīt celus, lai turpinātu šo pīni, ne arī tos pagriezt. Tādā gadījumā, kā tas ir arī man šeit tagad, ir jāveic šo aizmugures diegu šķeterēšana. Tas ir mazliet grūts un mazliet darbu apturošs process, bet ļoti vajadzīgs. Lai mūsu pīnīte neizjuktu un celi nesajuktu, tie ir jānostiprina ar drošības adatu. Tad nebūs jābaidās, ja mēs no šīs konstrukcijas arī mazliet atbrīvosimies. Tad sienam vaļā aukliņu, kas ir mums ap vidukli, un ņemam to no sevis nost. Un piestiprinam pie šīs nekustīgās virsmas. Un taisam vaļā šo pretējo galu un ņemam nost visas tās aukliņas
kuras esam šeit apkārt satinuši, un ņemam arī nost šo te irbulīti, kas tur mūsu diegus. Un tagad ar pirkstiem mums ir nepieciešams visus šos savērtos diegus šķeterēt vaļā. Viņi savijās katrs ap savu celu, tāpēc es ieteiktu pa vienam celam šos diegus arī taisīt vaļā. Galvenais ir diegus neraut un neplēst ar spēku, jo tādā gadījumā tie var pārtrūkt. Taču, ja tie arī pārtrūkst, par to nevajag pārāk daudz bēdāt. Ar nelielu mezgliņu tos var sasiet atpakaļ kopā un darbu turpināt. Atkarībā no celu daudzuma šķeterēšana var būt ļoti garš un ilgs process. Tā kā mums ir tikai 4 celi, mēs jau esam tikuši galā. Tagad, kad mūsu diegi atkal ir taisni un gludi, mēs šos celus varam pacelt augstāk, jo šajā vietā mums turpināsies darbs, bet šo galu mēs atkal sadalām aptuveni 2 daļās, un tāpat kā iepriekš aptinam ap šo nelielo irbulīti un ar aukliņām nostiprinam. Atgādinājums ir nevienā vietā nesiet mezglus, jo visas šīs vietas būs jāvar attaisīt vaļā vēlāk. Šim galam ir nepieciešamas 2 aukliņas, lai gadījumā, ja no lielās nostiepšanas ap šo nekustīgo vietu mūsu darbs tomēr atraisās, tad vismaz ir vēl viena aukliņa, kas notur visus diegus kopā un tie nepazūd. Šo te mēs atkal sienam ap šo nekustīgo virsmu un darbu varam turpināt. Sienot vaļā pretējo galu un atkal sienot to ap savu vidukli. Tas, ka celi šai brīdī ir mazliet aizstaigājuši, tas nav nekas. Mēs tos varam brīvi pacelt kaut kur augstāk, atrast arī mūsu saivu un galvenais atrast, kurā pusē mūsu diegs iznāk ārā pēdējo reizi. Tā mēs varēsim secināt, kurā virzienā mums tas būs jāliek atkal. Kārtīgi nostiepjam darbu, noņemam drošības adatu un varam turpināt tieši tādā pašā garā, kā to darījām pirms tam. Joprojām cēli tiek pagriezti pa 1/4 uz sevi. Diegs iet turpu šurpu caur šķīrienu, ko šie cēli izveido. Un darbs raisās uz priekšu. Darbu turpinot šādā pašā manierē, diegi pretējā galā turpinās sagriezties. Atkarībā no tā, cik gara tiek veidota prievīte vai josta, šī atšķeterēšana var būt jāveic vairākas reizes, līdz darbs tiek pabeigts. Arī es jau šai prievītei tuvojos vēlreiz tam, ka man diegi tūlīt būs jāšķeterē vaļā. Taču es savu mērķi jau esmu sasniegusi un grāmatzīmes garuma prievīti esmu nocelojusi. Kā pabeigt šādu darbu? Tas ir pavisam vienkārši. Ir jāņem talkā šķēres un šis pretējais gals dažus centimetrus nost no pabeigtās celainas ir vienkārši jānogriež. Vajag uzmanīties, jo šie celi kritīs ārā, tos mēs varam nolikt malā, jo tie vairs nebūs vajadzīgi. Lai šis gals vairāk neizjuktu,
Var ik pa pāris pavadieniem uzsiet nelielus mezglus vai arī visu galu uzsiet vienā kopējā mezglā. Aptuveni tādā. Tad mēs varam arī atsiet šo aukliņu, kas ir mums ap vidukli. Un atsiet to nost no cēlainītes sākuma. Lai abi gali būtu vienādi, šos diegus var nogriezt, lai tie būtu vienāda garuma. Un te nu lūk mums ir Turaidas lībiešu cēlainīte.